Mani sauc Eduards Vācietis, un es esmu nekustamo īpašumu pārvaldnieks. Nonācu valsts nekustamajos īpašumos jau mēnesi atpakaļ. Tā kā šī joma man pa dzīvi arī nebija sveša, tad es izlēmu, kāpēc gan jau blakus savai esošajai mūziķa karjerai nepievienot arī tādu dzīves gājumu, kā, teiksim, nekustamā īpašuma pārvaldnieks valsts nekustamajos īpašumos. Manā pārvaldībā pašlaik ir uzticēti 11 objekti, kuri 9 no tiem atrodas mūsu pašā Vecrīgas sirdī. Un arī šis brīnišķīgais nams, kas noteikti katram rīdzniekam un arī ļoti daudziem turistiem pasaulē ir zināms kā Kaķu nams Meistaru iela 10. Pats Meistaru ielas 10 nams ir celts 1909. gadā pēc kāda turīga latviešu tirgotāja vēlmes, kā stāsta mīts vai leģenda, ka šis tirgotājs esot apvainojies lielās ģildes vīriem, ka viņi neņem savā saimē un uzlicis kaķi pavēršot astes ģildes virzienā. Greznas valsts nekustamo īpašumu objekts ir Teātra iela 9, kurā jau kopš 1992. gada mājo Itālijas vēstniecība. Pati ēka celta 1903. gadā, baroka un renesanses formās, bet iekļaujot sevī arī daudzus jūgenstila dekorus. No kā es visvairāk gūstu šajā darbā baudi rezultāts, ka mēs kopā varam atrisināt šīs lietas un mūsu senās vērtības turēt godā arī tālāk. Ja arī tu esi gatavs jauniem izaicinājumiem un vēlies pievienoties manai un manu kolēģu komandai, tad mēs tevi gaidām valsts nekustamajos īpašumos.